Un piedāvājam kārtējo Aldara topu šoreiz no LBL zvaigžņu spēles. 10. vietā jaunatvietis Endriju Davids Šmits. Skaists danks atsparoties no nērtās labās kājas ar nērto kreiso roku. Dzirnaviņa Endriju Šmitam. 9. vietā jaunās Latvijas basketbola līgas čempionis Karsei grupu sacensībās Liepāja trio, bet Karsei meitenes parādīja lielisku šovu, ļoti atletisks un iespaidīgs priekšnesums, un viena no dāmām pat uzkāpusi virs groza stīpas. Pēc tam seko akrobātisks salto pārējo dāmu klēpī, pēc tam vēl viens lēciens. Nu lūk, kā izpildījās jaunās Karsei meiteņu čempiones Liepāja trio, bet meitenes. 8. vietā pirmo reizi LBL zvaigžņu spēles vēsturē laukumā iziet kādas komandas galvenais treneris, Latvijas universitātes vadītājs Artūrs Visockis Rubens. Pirmais gājiens varbūt nepārāk veiksmīgs, viņa metiens tiek bloķēts, bet pēc tam pret viņu noteikumu pārkāpums. Un Artūrs Visockis Rubens uz soda metienu līnijas. Pirmie punkti LBL zvaigžņu spēles vēsturē kādam no treneriem. 7. vietā Škoda treneru konkurss uz centra līnijas. Kārlis Mužnieks, bijušais Latvijas izlases treneris, basketbola kluba Ventspils galvenais treneris un precīzs metiens Kārlim Mužniekam. Līdz ar to Kārlis Mužnieks kļūst par vienīgo treneri, kurš šajā konkursā ir uzvarējis 3 reizes. Kārlis Mužnieks, tikpat labs snaiperis kā savulaik spēlētājs, tā arī tagad treneris. 6. vietā leģionāra izlases uzbrukums Jēkabpilietis Tailers Larsons vienu no savām 20 piespēlēm atdod komandas biedram Modestam Kumpim, kuram skaists alley-oop danks ar vienu roku. 5. vietā LBL izlasēja 2 skaisti alley-oop danki ar acitienu pret vairogu. Vispirms Kristaps Pļaunieks Kālim Apsītim un pēc tam Mārtiņš Laksa danku karalim Kristapam Dārgajam. 4. vietā Sportland metienu konkursa finālā tikās valmierietis Mārtiņš Laks un jūrmalnieks Keisijs Roberts. Laksam ar pirmo piegāju no centra neizdodās trāpīt, bet atkārtots mēģinājums mērķi sasniedz un Laksa uzstāda rezultātu 17 sekundes. Pēc tam savā fināla gājienā gāja Keisijs Roberts no Jūrmala Feniks komandas, jaunais Latvijas basketbola līgas tālmetienu karalis. Viņš ar pirmo mēģinājumu trāpa no centra, arī uzstādot rezultātu 17 sekundes. Atkārtotā skatīšanās tiesneši nolēma, ka uzvarējis ir valmierietis Mārtiņš Laksa, kuram nedaudz ātrāks laiks – 17,2 sekundes. 3. vietā Ordo danku konkurss lietuvietis no Jēkabpils Modestas Kumpis, izmantojot lielisku komandas biedra Tailera Larsona piespēli, triec bumbu grozā no augšas. Skatāties atkārtojumā, Larsona piespēli pret grozu konstrukciju. Gaisā to notver Kumpis un izlaiž cauri kājai. Ļoti akrobātisks un grūts danks, tieši žūrī bija ļoti nežēlīga. Kumpis finālā neiekļuva. 2. vietā Ordo slam dunk konkurss finālā Endriju Davids Šmits no soda līnijas atsparoties ar abām kājām aizlido līdz groza apakšai un triec bumbu grozā no augšas. Aģents 0011 Šmits, Endriju Šmits, skatāties, atsparās no soda līnijas ar abām kājām un aizlido līdz grozam. Tāds danks basketbola vēsturē vēl nebija redzēts. Tiesa, par LBL danku konkursu uzvarētāju viņš nekļuva. Un LBL visu zvaigžņu spēles topa 1. vietā Ordo danku konkursa uzvarētājs, 5-kārtējais danku čempions Kristaps Dārgais. Savā pēdējā mēģinājumā Barons Latvijas dzelzceļš uzbrucējs izdara kārtējo gaisa fenomenu. Atsparoties no sev iemīļotās labās kājas, apgriežās pa 360 grādiem, apvīja bumbu apkārt savai mugurai un ar labo roku triec bumbu grozā no augšas. Kristaps Dārgais, turot bumbu kreisajā rokā, beigās to ieliek grozā ar labo roku, uzlecot ar galvu virs stīpas. Kristap, Latvijas dankošanā labāku par tevi nav. Tu esi Latvijas danku karalis.